Kurš gan vēl atcerās to, kas notika patiesībā 2009. gada 13. janvārī? Atgādināšu īsumā. Tas bija laiks, kad, kā vēstīja tā saucamie propagandas mēdīji, visā pasaulē esot bijusi finansu krīze, arī, protams, Latvijā. Tas bija laiks, kurā šķiet vienīgo reizi fiziskā līmenī Latvijas cilvēki vērsās pret pastāvošo iekārtu, tās noziedzīgo politiku, pret morālo kroplī, kas tēlo Latvijas valsti. Kā tas izpaudās? Tajā laikā notika pāris miljonāru organizēts protests. Tā to sacīja propagandas mēdī. Bet aizkulisēs cilvēki runāja savā starpā, ka to, ko dara Ivars Godmanis, vēl kāds morālais kroplis, kas tolaik bija premjerministrs, šis salašņi ar pārējo salašņu bandu realizēja tādu politiku, kuras sadarbībā ar noziedzniekiem, ko viņi sauc par Pasaules banku un Startautisko valūtas fondu un vēl citām organizācijām, tā teikt, uzsēdināja Latvijas cilvēkus uz parādu jūga. Uzreiz piebildīšu. Ne jau Latvijas cilvēki ir parādā kaut kādām korporācijām, bet tie morālie kropļi, kas tolaik bija pie varas un kas ar vien turpina šajos laikos diriģēt politiskos notikumus Latvijā, viņi bija tie, kuri radīja tādus apstākļus, tādus neciešamus apstākļus, kādēļ daudz cilvēki pameta mūsu zemi, un vēl daudzi citi nonāca neatgriezenisku seku realitātē. Es gribu jums pastāstīt šajā reizē kādu tādu notikumu, ko zinās vien nedaudz cilvēki Latvijā. Es atceros, kad es arī biju tur pie Saeimas un pašsaprotami paudu arī savu nostāju un attieksmi pret to, kas notiek. Tolaik vēl uzskatīju mūsu valstī pie pašas Saeimas, laikā, kad varmāku varas centās apslāpēt cilvēku centienus, paust savas domas par to, kas notiek mūsu zemē. Es atceros, kā tajā vakarā tā saucamās drošības struktūras centās cilvēkus iebiedēt. Izmantoja piparu gāzi, trokšņu granātu efektu vai citas kaitnieciskas tehnoloģijas, līdz pat līmenim, kad aizliedza cilvēkiem runāt tiešu valodu klātienē pie Saeimas. Es biju viens no tiem cilvēkiem, pret kuru nāca 4 drošībnieki un kāds šakālis, kā vēst arī bilde, kas saglabājusies no tiem laikiem, kurš viņu skūrēja uz mani. Un kad manā priekšā nostājās pirmais šakālis, sistēmas šakālis, kas pildīja noziedzīgu pavēli, atceros, viņam rokās bija steks, ar kuru viņš nāca virsū man. Es paņēmu šo steku savā rokā un kādu brīdi turēju stingri, tā kā es redzēju, ka šis mīstaliņš bija pārbijies, kā tas bija redzams kādā tur arī portāla Delfi propagandas mēdījā. Un tad nāca no citas puses vēl kāds, kurš jau bija sagatavojies cīņai. Es tajā laikā fiziskā līmenī ne ar vienu necīnījos, atskaitot vienu epizodu, kur kādām sievietēm šie drošības, pēdiņās drošības vīri darīja pāri, kad bija kārtējo reizi izsmidzināt piparu gāzi tai pūlī. Tad cilvēki panesās sāņu skurnu kurais un kādas sievietes gandrīz tika sabradātas. Es piesteidzos klāt, cilvēcīgi pasniedzu roku, un es pamanīju, ka tajā brīdī, kad cilvēki ir šādi manipulēti, kāds salašķi vēl atļāvās šīm sievietēm uzbrukt. Un tad bija brīdis, kurā es, īsi sakot, neļauju noziegumam notikt. Kādā veidā tas paliek manā ziņā, taču šis šakālis dabūja pādu, pelnīti, un dabūs vēlreiz, ja kādreiz darīs vēl pāri kādam no mūsu tautas. To, lai šakāļi dzird. Taču bija arī citas epizodes, kuras veica provokātori. Tie, kas tīši uzbruka struktūru darbiniekiem, kuri bija nostājušies
Saeimas priekšpusē pie pašām durvīm un nelaida to pūli provokātorus, ko paši sistēmnieki bija uzsūtījuši, ielausties iekšā pa durvīm. Un es atceros, kad es tad saucu un sacīju cilvēkiem, kas tur bija klāt, tajā troksnī, tajā skaļumā, es sacīju, viņi nav vainīgi tajā, ko ir darījis Ivars Godmanis ar pārējiem tiem morāliem kropļiem, kas pavērdzina Latviju, kas posta to, kas to darīja 90. gados un pēc tam atkārtoti nākdams pie varas turpināja šo Elles misiju. Uz kādu brīdi cilvēki tā kā aptrūkās un tie, kas tie provokātori bija, naidīgi skatījās uz mani, nezināja, ko darīt. Ar to tas stāsts nebeidzās. Pēc tam, kad jau atkārtoti vēlreiz un vēlreiz cilvēku pūlī bija izsmidzināta piparu gāze vai cita, cilvēki sadalījās tādās kā grupiņās, citi palika pa vienam, es biju to skaitā. Un tā kā tas bija laiks, kurā man nebija nekāda motīva tur ar kādu fiziski cīnīties, es tolaik vēl biju naivs, jo domāju, ka ar vārda brīvību, ar dokumentu iesniegšanu būs iespējams panākt tiesisku taisnību. Taču teikšu vēlreiz, es biju naivs, muļķis. Un daudzi ar vien tādi ir, kas tic savai valstī un tai pašā laikā vai nu neredz, vai arī izliekas neredzam, kas notiek patiesībā. Es jums izstāstīšu kādu notikumu, kas bija noticis pēc tam, kad aktīvākos cilvēkus tur pie Saeimas, ne tikai tos, kas darīja reālus noziegumus, bet pat tādus cilvēkus, kas izmantoja cilvēku tiesības un pauda vārda brīvību, kas runāja tiešu valodu, es biju viens no viņiem, aizturēja un aizved uz iecirkni. Manā gadījumā tas bija centra iecirknis, kur tolaik pabija apmēram 30, varbūt pat 40 cilvēki. Un ļoti spilgti palika atmiņā saruna, kas tur bija starp kādu vietējo priekšnieciņu, jaunu gaili, lecīgu morālo kropli un kādu jau gados padzīvojušu policijas darbinieku, kurš vienīgais bija no tiem, kas tur atradās, tie 3 vai 4, kas tur viņi bija, kas pateica tiešu valodu un pateica godīgi. Viņš teica krievalodā: Narodta praviļna ģelait, a što my? Kas nozīmē, tiem, kas nesaprot, pateikšu, ka tauta pareizi dara, bet ko mēs darām? To sacīja policists savam priekšniekam, uz ko šis lecīgais gailis miskastnieks. Ko darīja? Draudēja cilvēkiem, ka nelaidīs mājās, ka arestēs, ka tur Ivars Godmanis iespējams tūlīt dos kaut kādu papildus rīkojumu un tur visus arestēs. Viņš draudēja klātienē, šantažēja cilvēkus, šis maita. Un pieprasīja, lai visi cilvēki, kas tur ir, parakstās, ka viņiem nav nekādas pretenzijas pret policijas darbiniekiem, un kā vēlāk atklājās propagandas mēdījos, tad šie propagandas smirdoņas izplatīja ziņu, ka cilvēki, kas tur bija pulcējušies, bija kaut kādi narkomāni, dzērāji, kaut kādi tur Krievijas aģentošas un tā tālāk. Šie te murgotāji, šie morālie kropļi no Delfi, TV, Neta, Polo un citiem miskastes projektiem, viņi dabūs ādā, šie miskastnieki. Šie mīzali dabūs ādā kopā ar salašņu bandām, kas tēlo valsti. Jo šis te režīms, Latvānijas kropļu režīms, nejaukt ar Latvijas cilvēkiem. Tas kritīs. Pieminiet manus vārdus, šis te miskastes režīms, Liekulijas un Latvānijas režīms ar savu beztiesiskumu aizies ellē. Šis režīms šobrīd atrodas tajā stāvoklī, kādā atradās Titaniks pirms grimšanas, un ir arvien daudz kropļi, kuri spēlē vijolīti, liekuļodami, ka nav jau tik traki. Tas notiek laikā, kad ir traģēdija pēc traģēdijas notikusi, ieskaitot to, kas darījās Covid afēras laikā, kad ņirgājās par cilvēkiem, kad cilvēkus apspieda, kad pārkāpa jebkuras cilvēku tiesības, kad vajāja ģimenes. Un citu starpā pieminēšu, atgādināšu, ka arī kopš tā laika ir nolaupīti mani bērni, Roberts un Emīlija, Markus,
kas tiek slēpti no manis, pret mani safabricēja lietu, turpina to vajāšanu veidā, cenšas panākt, lai es nokļūstu tur, kur es esošai korupcijas varai būtu nekaitīgs, taču tas nenotiks. Es palīdzēšu notikt tam, lai šis te salašņu režīms aiziet pa burbuli un lai Latvijas cilvēki ierauga, kas ir cilvēki un kas ir necilvēki, lai Latvijas cilvēki ierauga patiesību par savu valsti, kura tā arī nav izveidota. Valsti, kuru pārņēma jau pašos pamatos Čekistāni kopā ar NATO salašņu brigādēm savstarpējā vienošanās projektā. Šie paši salašņas ir tie, kas realizē tādu politiku, kas atbilst vārdiem skaldi un valdi. Cilvēkiem ir pašsaprotami dzīvot saticīgi. Cilvēkiem ir pašsaprotami, ka ik viens cits cilvēks ir līdztiesīgs otram. Bet salašņu varām tas nav saprotami, tāpēc tās kritīs. Un ik viens, kas tā izkalpojas šajā liekulijas morālo kropļu režīmā, domājiet, kā saka to arvien biežāk, domājiet ar savu galvu un uzdodiet jautājumus. Un jūs tiešām ieraudzīsiet, kā jau es minēju pirms brīža, patiesību par cilvēkiem un necilvēkiem. Un šī patiesība ir skarba.